Labdien! Esmu Voyager kluba īpašnieks Jānis Gaņģis. Šodien gribu jums pastāstīt par tādu automobīli kā CRD 2.5 dīzelīts ar parasto karbu. Un ko viņš no sevīm stāda priekšā, apstīsimies vizuāli. Šitā ir īsā versija. Voyagerīts ir arī ļoti ērts, kam patīk raustīt rušku. Vienkārši mašīna brīnumaina. Šitam modelītam ir LX elektriskās durvis. Var viņas attaisīt ar pultiņu vaļā. Var attaisīt ar rokām. Mums vēl ir papildus stūri, ar ko pavizināties. Kaut kā tā, lai uz aizmuguri tiktu, vai ne, jāpaceļ sēdeklīts. Šitam ir divas atsevišķas vietiņas, vai ne, kur apsēsties. Un aizmugurē, kur mēs piespiežam podziņu, atkal aiztaisim ciet, bet kaut ko viņš mums negrib taisīt ciet. Taisīsim ar pultu. Uzreiz parādīšu vājā vieta šitiem pirmā gada modelīšiem ir aizmugurē. Te ir smuka podziņa, kura ir elektroniska un mikroslēdzīts iekšā, vai ne, kurš parasti laika gaitā saiet tur dubļi un aiziet postā, vai ne, viņš arī nav dārgs, bet nu jau mūsu profesori ir izkoduši, ieliek čipsīti iekšā. Šitien ir vēl aizkariņš tāds, pieņemsim pakaļos sēdekļus, izņemot ārā, aizkariņu var uztaisīt tālāku. Nu, kaužām labi, vai ne? Protams, šitai skaitās 6-vietīgs, var ielikt 3-nieku sēdekļi pie reģistrācijas, un tad viņš skaitīsies 7-vietīgs. Rezerves ritenīts viņam atrodas apakšā, tas elementāri izņemot korķīti, tur ir donkrats, atskrūlē vaļā, viņš nolaižās lejā, un varam nomainīt arī rezerves riteni. Nu, kaut kā tā, durvis elektriskās, bet daudzi saka, labāk būtu bagāžnieks elektriskais. Nu, LX Eiropas modeļiem nenāca šitādi te elektrobagāžnieki. Šitam ir smuka ziemas riepas. Kā likums Eiropas modeļiem visiem nāk 16. izmēra riteņi, vai ne? Dažiem Dodžiem pirmā gada nāk 15. Bet arī diski no vecā modeļa nedarbina, kad viņiem nāk speciāli 15. ritenīši. Nu, ērts tāds pats, viņš ir ādas salons, amerikānim arī nāk elektro blakus sēdeklis, Eiropai gan nāk tikai vadītāja elektriski regulējams sēdeklis. Tad viņam ir, to jau es iekšā izstāstīšu, nevis klimata kontroli, bet kondicionieris, vai ne? Kaut kā viss tā, elektriski nolokāmi spoguļi viņiem ir Eiropai, tas atkal nav ameriskāji. Tas viss pie ekstrām. Lūk, tur ir redz, kā viņam Eiropas modelītim ir dalīti. Tuvais, tālais ir blakām, vai ne? Amerikānim nāk viss vienā lampā, bet līdz ar to Eiropas lukturīši ir stipri dārgāki. Bet, nu, gaisma teikšu, kā nav nevieniem tā, ne otriem, bet, nu, īstenībā pēc vecajiem Voyageriem ar šitam ar gaismām viss ir ok. Un, ja ir LX tāds pilnāks, arī nāk apakšā papildus miglas lukturīši. Protams, arī jumta reliņi ir modelīšiem, kuriem nav, bet pārsvarā visiem, kuriem pilnā komplektācija, visiem ir rumta reliņi, kur piesiet jumta kasti vai slēpes vai nebraucot. Tādā ziņā mašīnīte ir pārdomāta, ļoti ērta. Vajag aizmugurējos sēdekļus 5 minūšu laikā tu visus izņem ārā, saliec garāžā. Un var izmantot kā kravas mašīnu. Nu, kāpsim salonā un apskatīsimies, kas mums darās iekšpusī. Esam mēs salonā. Saloniņš ir, protams, ļoti ērts, patīkams sēdeklīti var piedzīt līdz beidzamām uz augšu, uz leju, uz priekšu, uz atpakaļu, muguriņu, kruīz kontrolīte. Otrā pusē ir, redz, kur magnetofoniņam skaļumu, klusāk, skaļāk un kanālus. Tas ir LX pilnākām versiņām. Tāpat ir sēdekļu apsildīte, ir CD stereo vai ne, kas arī oriģinālam jāpaliek, jo stūris vadībai citu nepieslēgs magnetofoniņu, un tā ir ļoti ērti dalītā apkures krāsniņa gan sev, gan pasažierim. Tev ir augstu uzliec, sievai karsti, nogriez otrādāk, vari regulēt, kā tu vēlies, vai ne. Uz logiem tas viss ir tāpat pa vienkāršu. Elektrisko spoguļu podziņa, vai ne. Redzi, strādā tikai vadītāja pusē, tanī tikai rūts. Bet kaut kas tur ir jāpajauc, jāpaskatās, liela defekti nekad nevar būt, bet, nu, gadās visādi.
Tad ir dīzeliešiem 2.5. Viņiem ir kā likums iekšā autonomā apkuras krāsniņa, jo vienmēr uzsildot dīzels lēnām uzsilst. Un viņam, saka, autonomā pečkā, kā tad es viņu varu uztelēt, bet viņi ir domāti tikai tā, ka tu augstu mašīnīti pielēt, viņa pati automātiski, kamēr nedabona darba temperatūru, tikmēr viņa ātrāk palīdz uzsildīt mašīnu, vai ne? Un vēl viņiem ir vājā vieta termostats, vai ne? Termostats nekad netur, un tad autonomā pečka viņa strādā, var teikt, non-stopā, vai ne? Visu laiku viņa strādā, un ātri līdz ar to iziet no ierindas. Tādā gadījumā vajag termostatu vienmēr mainīt. Un mēs pat esam uzgājuši, liekam patrubukā papildus termostatu, vai ne, jo oriģinālu ir diezgan grūti nomainīt, un viņš ir padārgs, tagad kaut vai lētāks palicis, bet rezultāts ir tas, kad viņš oriģinālais, es nezinu, kāpēc, vai viņš ir kaut kāds brāķveidīgs, viņš tāpat ilgi neiet. Ieliec patrubukā, tas nav lielas izmaksas, 15 latu robežās, un tu zini, ka tev temperatūra vienmēr ir laba, un viss ir kārtībā. Mēģināsim darbināt. Protams, kā jau visām mašīnītēm, kvēlsvecīte augstā, ja riktīgi mīnusi, pat, ir vērts pat divreiz uzsildīt. Un galvenais apskatīties, lai visas lampiņas jums deg. Eļļas spiediena, ABS, airbaga vai ne, lai nebūtu kaut kas jums noglušīts, vai ne, jo daudzi dara, negrib to darīt. Spidometru noskrējieni, saka, Chryslerim grūti ir attīt, vai ne? Bet, Chryslerim vienkāršāk nevienai mašīnai nav kā Chryslerim piesprot kompītu un uzies kaut pa nulēm, vai ne? Tā kā pēc noskrējieni jūs parasti mašīnu neskatāties. Šitai uz doto minūti ir 196, ar tādu es viņu esmu dabūjis, Latvijas mašīna, viņa kaut kāda gada 3 ir braukta pa Latviju, bet pēc stūres, spriežot pēc visas gaitas, nezinu, vai tas var būt, varbūt kāds simtiņš te ir nožilīts, bet pa lielam te ir viss skaisti, patīk ar šito mašīnu, otro dienu braukāju, neko sliktu viņā neesmu ievērojis. Izbrauksim mēs mazo līkumiņu, pamēģināsim, kā iet gaitā. Obligāti pievēršat uzmanību, pērkot ātrumkārbai, vai ne? Ja tur kaut kāds trešais slikti slēdzās, lec ārā, vai ne? Skatieties citu mašīnīti, jo ātrumkārba te nav lētais gals arī. Viņa maksā kaut kur ap 300 latiem, tagad jau ir parādījušās bišķiņi lētākas, bet vienmēr apskatāties. Citi saka, tukšgaitā ir tāda kā ļurkoņa kārbā no ārpuses, kaut kas, izspiež sajūgu, viņu pāriet. Daudzi, aizbrauc uz servīzu, izspiedēja gultni mainīt. Pat varat neskārties viņam klāt, izspiedēja gultnis, tur būs kā jauns. Tas ir primārai vārstai gultnis, vai ne? Bet mēs arī esam mainījuši gultni, uzlikuši jaunu, un arī stipri nekas nav mainījies. Tāpatās ir visā kārbā kaut kāds kopējais izdilums, un tas nav tikai Voyageriem, tas ir, var teikt, 70%, 60 dīzeļu mašīnām visām, saprotu, viņiem tomēr vibrācija un viss, un tā tukšgaitas skaņa, ka neizspiežot sajūgu, ir ļoti daudzām. Tam jūs vēl tik ļoti uzmanību nepievēršat. Pats galvenais, lai kārbiņā ir līmenceļas, viņu viegli pārbaudīt, es jums to visu servīziņā parādīšu, un lai jums ir komfortabli braukt. Ja jūs izjūtat kādu diskomfortu, kaut kas jums neslēdzās tajos ātrumos, kā vajag braucot, kaut kur ķerās, it sevišķi trešajā, daudziem pirmam gadam tas nav raksturīgi, bet trešajam nevar ielikt, saproti, ieliec, tad viņš izlec ārā, tas ir skaidrs, ka tur jau ir dakša padilusi, tur ir visvairāk trešā ātruma dakša, kura maksā zelta naudu, vai ne, un dakšu neumainot arī nevienmēr ir līdzēts. Tur var iebersties diezgan lielās nepatikšanās. Tā kā vai skatieties pēc cenas, ja atļaujat vēl kaut kādu rupi 300 latiņu piemest, tad zinat, kad varat nopirkt citu kārbu. Cik viņa būs laba, to arī neviens nezina, bet katrā ziņā tas apmēram jums ir jāskatās. Brauksim, ko viņš mums darīs. Šitien vismaz viss smuki ieslēdzās. Citi saka, pirmajam gadam ir sajūgs ar trosi, tālāk jau 3., 4., 2. arī citiem nāk troši, citiem ne. Citi saka, tā trosa ir sūdīga. Bet īstenībā, ja ir jauna trosīta un viss ir kārtībā, tas sajūdziņš ir viegls. Visas problēmas sākās tad, kad jau tā 10 gadi kā nekā, 2001. gada, tagad 13, var teikt, 12 gada mašīna nokalpojusi. Protams, ka tā trosa jebkurā dienā var aiziet pa pieskaru, viņa paliek viens smagāk, pa cik viņa tāpatās tur plasmas pa plasmasu vai nerīvējās.
Bet arī kādam pārplīst, viņš meklē pa šrotiem, jo jauna tā trosa maksā pie 100 latiem, vai ne? Bet es silti iesaku nopērciet jaunu trosi, nemeklējiet šrotos, un sajūdziņš jums būs viegls. Ja viņš 10 gadi gājis, viņš ies vēl 10 gadi, un pa trosi jūs aizmirsīsiet. Tā kā uz to, es domāju, lielu uzmanību nepievēršiet. Tāpat arī tie hidroliskie cilindrīši, viņiem arī savi knifi un savi mīnusi ir. Ja tie aiziet, tur nekas nav pilnīgi lētāks, zem 100 lati tur nekas arī nenotiekās. Katrs cilindrīs, katra trubiņa, katrs viss maksā. Apmēram es atkal varu aizrunāties pusdienu, braucam, pamēģinam, ko viņš mums dara, kā viņš mums ripo, ko viņš... Pabrauksim drusciņu pa šosiju, lai mēs patestētu, kā jau es teicu, lielāko uzmanību pievēršam. Sajūgam kārbiņai, kā viņa slēdzās, vai nebūtu jums nekāda diskomforta, lai būtu ērti slēgtos un viss notiktos. To, ko pārdevēji stāsta, ka Chryslerim tā jābūt, divreiz sajūgs jāizspiež, tā kā Gazikam tas viss ir blefs. Mašīnītei jābūt komfortablai sevišķi no 4. uz 3. un no 3. uz 2, vai ne? Citiem ir, uz 1. viņai arī, ja ir viss kārtībā, jāslēdzās viegli, bet citiem ir Voyagerīšiem jau padevusi, ka nevar sinhronizatoros ielikt. Uz pagriezieniem ieklausieties pusasīs, lai tās nekrakš. Kaut viņš 1. gada, tomēr 10 gadi. Arī granātas jau varbūt aizgājuši pieskarīt. Katrā ziņā dīzelīts ir tāds, ka, viņš iet ļoti labi, vai ne? Es iespiežu grīdā, viņš pat sēdekļos iespiež iekšā. Mēs pat varam Volvo apdzīt, lokā, vai ne? Viņš uzceļ vienkārši brīnumaini 120 mums ir momentāli. Un 5. sākumiņš un aiziet. Tik skatīs, lai varētu nobremzēt. Šitā. Bet, protams, neko sliktu pa kārbiņu nevaru pateikt, braukt patīkami, bet vienkārši tas, kad pa pilsētu pabraukājot, liekas no sākuma viss tik ļoti smuki, pie vakara jau, kad tu pie automāta pieradis, jau tas sajūgs un tā ručka sēž aknās, ir sevišķi tev vēl telefons, vēl kaut kas ir pie rokas vajadzīgs. Bet tā ir tīri gaumas lieta, nevienam neteikšu, ka mamma labāka pa meitu vai otrādāk, vai ne? Tāpat arī loktīrītāju slotiņas mums tie ir jāmaina obligāti, viņas ir tādas ļoti nesmuki tīri, bet arī loktīrītāju mehānismus tie visi ir kārtībā. Citreiz mēs gadīties, kad apkures motoriņš, pečkas motoriņš iziet no ierindas. Tas arī ir pieejams vai neteikšu kosmiskā cena, bet fakts ir tāds, ka nekas mums nav mūžīgs, ne tikai Voyageriem, bet visām mašīnītiem. Kaut kas kaut kad izbeidzās un kaut kas tāpat ir jāiegulda. Tāpat tagad liela daļa jaunu mašīnīti nevar atļauties, tāpat uz lietotām jāskatās un jāpērk, un ar to mums visu vajag rēķināties. Bet, braukšanas ziņā, sēdeklīts, viss sēdēšana, komfortablāk nekur izbraukšu drusciņu pa Brunsceļiem, jo Gruntenītei viņš arī ir, ja viss ir kārtībā, ritošā viņam ir ļoti lēta, vai nekas tur nav dārgs. Un nekam nevajadzētu ne grabēt neko, un ļoti labi viņš ceļ tur savu risīti, un ne viņš pārst, ne viņš slīd, ne viņš ko. Vedris tie jau ir tādas, ka es jau kratos, jau nevaru parunāt vairs, bet mašīnīte pati iet klusu un patīkami, vai ne? Gultiņu mēs te neatradīsim, mēs tikai tādu drebeļceļu, pa cik visi sasalis, kur augšā mums rāda temperatūru, un komposts mums ir, lai mēs neapmaldītos, vienmēr atgrieztos mājās. Redz, kur jau uz Nordvestu mēs braucam virzienā, vai ne? Tā kā vienkārši pasties, smuka vienkārši, un te taču arī var atstiept, un smuka viņš aiziet, vai ne? Neskatoties uz to, un tur viņš ceļ, tā kā prieks. Vajag jau negribās nesties, lai kaut kur neiezvanītu, lai kāds pretīm nenāktu, bet, katrā ziņā automobils ir patīkams. Griezīšos riņķī, lai brauktu projām. Gruntenīte arī no šitādu sniega ceļiņus var būt droši. To Voyagerīte nav ne gramu grūtāk braukt kā ar vieglo mašīnu.
pat tagad, kad esmu pabraucis 100% dodu, ka tas ir vienkāršāk un vieglāk, vai ne? Šitam arī modelītim ir uztaisīta rokas bremze, ja tu gribi pakaļu paslidināt, vai ne? Bet, nav vairs pie kājas. Īstenībā tas pat ir daudz ērtāk, ka šitien tā rokas bremze. Un viņa kaut kā arī esmu ievērojis par tiem zobiņiem noturīgāk. Kaut vecajiem modelīšiem, ja mums sākās problēma, ka vairs nefiksējās, tad šitam modelītim šitās rokas bremzes ir daudz labākas, kas ir patiešām ar roku, nevis ar kāju spiežamas. Bet katrā ziņā tieši pa konkrēto modelīti es nevaru pateikt nevienu sliktu vārdu. Pacelsim augšā, protams, tikko viņam ir iziet apskati, arī skaidrs, ka viņam par itošo viss ir kārtībā. Bet katrā ziņā ir 1. gada un 2. gada, 3. gada jau tie Voyager ir tik nojāti, ka nedod Dievs tādu nopirkt, vai ne? Tad ir cauri uzreiz striķi, nevis priekš vilkšanas, bet priekš kāršanās jāpirkt. Jo tur jūs nespēsiet guldīt, un dīzelītim ir tomēr, ja ritošās daļas ir vienādā cenā ar benzīnieku, un viss ir vienāds, tad kur tu pieskaries pie motorām, sprauslām vai sajūgiem, kārbām, tas viss ir gandrīz dubultā nekā benzīnam. Katrs rullīts, ja benzīnam spriegotājs maksā 40 lati, tad šitam 140. Tas nav normāli un izskaidrojums. Kādreiz dīzels bija arī vienmēr kaut kādu 1000 dārgāks nekā benzīnieks. Ja tādas klases mašīnas skatās, vai ne? Tagad apstīties, benzīns ar gāzi ir daudz dārgāks nekā dīzels. Dīzels ir vienkārši nopērkams. Dīzelīt īstenībā, ja nopērk labā stāvoklī, nav viņam nevainas. Tas pats arī patēriņš mums ir vidējais šitien braucot 7,8, vai ne? Protams, es arī diezgan daudz pa pilsētu nobraucu. Var teikt, ka pilsētā viņš līdz 10, ar parasto kārpu līdz virs 10 nebūs nekad. Un pa trasi var pat tādā normālā braucienā līdz 90 ierakstīties 7 litros. 8 tas es nebūšu samelojis nevienu gramu. Brauksim mēs mūsu kluba servīziņā, pacelsim mašīnīt augšā un apskatīsimies, kas viņai darās vēderiņā. Mūsu kluba servīziņā, autoservīziņš vai tāda riktīga garāža, kā to pateikt, bet katrā ziņā šeit ir jauki, silti un darboties ir ļoti labi. Uzvilkšu dzeltenos cimdiņus, attaisīšu motoru pārsavu un pastāstīšu jums vielos vilcienos pa 2.5 CRD, kā viņš skaitās VM motoriņš, vai ne? Es jau te esmu paskrūvējis vaļā, lai nebūtu tik ilgi viss tas mums stāsts ieildes, vai ne? Bet vēl nelīdz galam. Tas ir vaļā. Noņemšu uzreiz augšējo dekoratīvo vāku, lai nebiedē mūs, kad viss mums ir, tad nekur pie motora nevar tikt klāt. Nolikšu viņu uz atslēdziņā un izstāstīšu. Šitā lūk ir akumulātora baterija. Domāju, ka to pat jūsu bērni zina. Šitam ir tosola šķidrumiņš, šitam ir stūres pastiprinātājs šķidrumiņš un, protams, pašā maliņā ir logu apmazgāšanai ielējams šķidrumiņš. Šitam ir eļļa. Viņa, principā, pie riktīgi labi, nevis pie šitiem te CRD motoriem eļļas līmenis var teikt, ka no maiņas līdz maiņai turās viņam nevajadzētu zust. Protams, ja viņš ir galīgi izjāts, tad tur viss kas var būt. Bet katrā ziņā, ja benzīniekiem no maiņas līdz maiņai litriņu noiet, tas ir normāli, tad šitam ir, tas tā nevajadzētu būt. Rekurīri uzreiz parādīšu pirmo vājo vietu, kas arī pie 100 000, 200 nobraucot, sāk parādīties tāds kā brūnumiņš sānā, tā kā puteklīts, un var just, ka tā muftiņa jau tādu skaņu dod. Bet viņa arī ir dabonama diezgan normālās cenās, vai ne, ģeneratoru mufta. Citi viņu mēģina metināt klāt, vai ne, bet to nevar darīt. Nekad tu viņu centrā nedaboni, un tad sajāja paši ģeneratoriņi. Tāpēc, protams, kārtīgs virpotājs varbūt izvirpo kaut ko, jo tas ir pilnīgi lieki, kad viņš uz vienu pusi griežās, uz otru negriežās, bet uzskatu, ka labāk ir
uzlikt oriģinālu, un tad tu zini, ka viņi atkal tev ies. Vislielākā bēda šitiem CRD motoriem, tas ir sprauslis. 4 gabalas stāv šeit, tā kā paņemšu jums lukturīti, lai labāk varētu visu redzēt. Tur ir mūsu sprausliņas, vai ne? Un katrā ziņā tas ir pirmais iemesls, ja jums viņš braucot noslāpst. Ja viņš jums apdzenot, pieņemsim, gāzi, dodat virsū un mašīna viss noslāpst. Tas ir visvairāk vainojamas sprauslas. It sevišķi pirmajiem gadiem, 1., 2., 3., vai ne, viņiem nāca degvielas filtriņš. Tik maziņš, saproti, un īstenībā viņiem vēl tāda vaina. Viņš kā aiziet ciet, viņš nevis neiet, bet sāk laist garām. Un līdz ar to sprauslām man viens cilvēks, viņš klubā salika visas jaunas sprausliņas, samaksāja bargu naudu dīzeļcentrā. Burtiski pabrauc pusgadu, viņam tieši tas pats viss. Aizbrauc uz dīzeļcentru, gads garantija, sāka. Protams, vai viņi atmaksāja, viņi zem mikroskopa parādīja, apsties, kāda tev vajadzēja ielikt papildu filtrus. Protams, tagad viņš uzlicis papildus filtrus, un nekādas bēdas, jau brauc, baidos, ka pēc tam 3 gadi un nekāda problēma nav. Vienalga kaut kāda Volkswagen lielāku, pastieties, kur labāk iemontēt, tas tikai ir pašiem ideja, kur ielikt, kur labāk piemontēt, lai tas filtriņš ir, un tad jūs zinat, nomaina to filtru un degvieliņu, un jūsu sprauslas arī tiks pasargātas. Otrs variants ir pirmajiem gadiem, kad maina zobsiks. Noteikti, kas Voyagerīšiem ņemās, tie jau ir saskārušies, bet vēl ir spriegotāja rullītes tieši, un viņam ir alumīnija vāks, vai ne, un spriegotāja rullītes, kur stiprinās, viņam ir tāda atdursmes vietiņa, tur var redzēt kā ļipiņu, viņš ir tādā alumīnijā, tāda dzelzs tapiņa ielikta iekšā, un tā dzelzs tapiņa, 50% viņa parasti kustās. Protams, ka nevar viņai pievērst uzmanību nezinātājs, vai ne? Vienmēr to dzelzs tapiņu paraustat un pamēģināt, vai viņa nenāk ar pirkstiem ārā. Ja viņa ar pirkstiem iznāk, tad uz šķidrās līmītes kaut kā iekrinēt, viņu nostipriniet. Tas ir pats galvenais, jo tā tapiņai ir mode uzreiz izkrist laukā un tieši spriegotāji noķīlēt. Un tad ir remontiņš jāmaina, rokeri jāmaina, jāņem viss motora augšu vaļā, tad jau ir briesmu darbi. Protams, atkal 94. 95. gadiem jau tā kļūme ir novērsta un tas dzelzīts vairs nav, bet jau ir izlējums pašā alumīnijā un nekāda problēma nav. Un tā jau visur ir no sākuma uztaisīt, tāpat kā ķēžu motoru, un pēc tam sāk skatīties. Pēc tam saprot, ka tas ķēdes motors nekur nedara, atkal taisa kā vecajiem zobratu motors. Vēl ir arī bijušas problēmiņas reti gan, bet kad nav bremžu vakums, citim, nopērk vakuma trumuli, domā, vakuma trumuls, nebūs tas vakuma trumuls. Ja eļas nemainat motoram un kāds ir nobraucis ilgi tādu, viņam pašam nāk pie zobsiksnes diezgan ko pajaukties, vakuma sūknīca. Tas ir aiziet pa pieskaru, bet tas patiešām šitiem motoriem es to nepieskaitu pie vājām vietām, jo tas ir tik reti, ka ir bijis tāds gadījums. Gaisa filtriņš te ir ļoti labi pieejams, 2 klipsīši, augšējais vāks noņemās nost. Gaisa filtriņu arī vienmēr turat tīru, lai motoriņam ir vieglāk elpot, un līdz ar to arī patēriņš un viss tas ietekmē. Dīzelītim ir gaitu, gaiss viņam ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Motora šupiņš viņam tāds kā uz atsperes vai ne, bet te var redzēt, ka eļļa ir melna, bet dīzeļiem tas ir visiem melna, bet līmenīts viss ir, un ievērojiet to maiņas laiku, mainat, un ļoti, ļoti ieteiktu to prolongu pieliet klāt, jo tas patiešām sasargā motoriņu, un it sevišķi, ja ir tik dārgs pasākums kā motors vai ne, viņu vajag sargāt. Kamēr mēs esam augšā, ko parādīšu uzreiz atbalsta gultņi, vai ne? Un šitos es arī jums neieteiktu. Atbalsta gultniņš ir augšā un apakšā ir pats atbalsts, vai ne? Baigi bieži 1. 2. gada modelīšiem, tas jau vairāk pie ritošās nozīmē, vai ne? Aiziet pa pieskari pats atbalsts un pat citi jau nobrauc tā, ka amortizators logtīrītāju kastē, vai ne? Un tos atbalstus arī, viņi daudz neatšķirās. Kaut kādi analogi no oriģinālā cenas, ja oriģinālais pieņemsim maksā kaut kādi 35 lati, tad
Analogs tāpat maksās kaut kādi 25. Uz to nevajag ekonomēt, tikai oriģinālo mopārsu visu un pat neskatieties, jo atbalsta gultnīšus mēs esam uzlikuši jaunus un viņi jau skaņu dod. Drošinātāji pirmajiem gadiem viss, kas ir, tas ir tikai šeit. Kaut kas viņiem ir uz pusautomātiem, kaut kas pats atlec vaļā, bet citur drošinātājs varat nemeklēt. Šitais priekšā ir gaismu kastīte vai ne, katram regulē savādāk, tas pat īpaši nav jāzina. Bet, ja kaut kas pazūd, protams, jūs varat ap rolampiņu iziet savu drošinātājiem, uzreiz apstīties. Tāpat otrā pusē arī viss ir sarakstīts, nekā sveša nav te. Te, kur ir vienkārši sajūga trose, pa kuru es jums stāstīju, kad jaunākiem gadiem nāk hidroliskais, šitam ir bremžu, sajūga trosīte vai ne. Kas vēl mēdz gadīties šitai mašīnītēm? Bet tā nevaru pateikt. Protams, ka viss mēdz gadīties, cik viņi ir nogājuši. Citam ir roheri nodiluši, citam ir tāda trubiņa alnīna. Bet tas arī, tas nav nekāds defekts, vai ne? Tā trubiņa visiem var pāriet pušu, jo viņa to var arī vienkārši sataisīt. Tas ir ekoloģijas tāda truba. Ruļļi, tas viss ir skaisti un labi izdomāts, pārdomāts, ar to problēmas nav. Īstenībā vēja motors nav sliktākais motors. Katrā ziņā galvas viņiem ir stipras, tādas kā pārkalsētas galvas. Man šrotiņā 2 gabalas stāv, viņas vēl nav joprojām pārdotas, jo katrā ziņā, ja vecajiem modeļiem tās pa vienai galvas, tās ir visas izpirktas. Kā tikko parādās tā aiziet, šitām galvas nav, tas jau vien ir rādītājs, ka galvas un viss tas ir stiprs. Protams, kad ja jau to motoru pārkarsē, tad visu ko var izdarīt. Bet katrā ziņā arī ventilātoru sistēmas visas ir uztaisītas stipri labāk. Viņiem ir riktīgi sezes, kas ieslēdz vai ne. Ja tas ir relējs, ja veciem bija tāda maza plāksnīte, jaunajiem jau ir tāds riktīgs vai ne. Un dzesēšana viss viņiem ir pārdomāta un ļoti, ļoti gudri izdomāta. Domāju, ka te vairāk neko nestāstīšu, celšu augšā, višķiņ pāriesim mēs par ritošo un visu izstāstīšu aptuveni tādā veidā, kas notiek tālāk. Esam līdz pusē uzcēluši automašīnu, pāriesim par riteņiem, protams, pa gultņiem, te viss griežās smuki, nekādas skaņiņas nav. Un arī to pašu ritošo nevajag tur nekādus maņķerovkas un lomikus un kā vēl saucās laužņus, lai pārbaudītu šarnīrus. Šitā pakustinot, ja ir kāds šarnīrs beigts, viņš uzreiz dod luftu un to jūs jutīsiet un otrs cilvēks, viņš no apakšas skatoties, to uzreiz manīs. Priekšā ir normālas disku bremzes, CRD klucīši ar tādiem atšķirās. Aizmugurē arī nenāk nevienam dīzelītim trumuļi vai ne, barabāna vai kā viņus kurš sauc vai ne. Visiem arī pārsvarā nāk disku bremzes un rokas bremzītes nāk iekšā, šitiem apakšā mazas tādas kalotičkas un arī, protams, ja gultniņas ir, tad jūs uzreiz dzirdat. Pirmiem gadiem tie gultniņš ir kaut kā stiprāki vai viņi vēl tik daudz nav nogājuši, bet katrā ziņā kalpo stipri. Priekšēji neko neatšķirās, bet aizmugurēju gultņi atšķirās. Un vecējiem jau arī tas aizmugurēju gultņi. Kā citi saka, vājums. Kāds vājums, ja tā mašīna pie miļoda nogājas, tad arī visam pēc kārtas vajag jau izbeigties. Bet šeit viss ir skaisti un smuki. Un tāpat tās noteikti jau braucot, jūs, ka braucat, ja kāds gultnīts gaudo vai ne, stūrīti pagriežot, jūs jutīsiet, ja mainās skaņi, tas ir tikai gultnīts vai ne. Un tāpat tās, lai nenomainītu pretējās puses, jo īsti nesaprot, uzreiz liekas šofera pusē viņš gaudo, bet izrādās, ka šitais vienmēr iegriežat vai ne uzliekat roku uz atspērs, jūs jutīsiet, ja kaut kādu vibrāciju un uzreiz tāda skaņiņa. Protams, citreiz kalotkās viņš tiks grūti griežās, ka to nevar saprast, tad vajag bišķiņ palaist vaļā un tad izgriezt, jo labāk liek izgriezt nekā ne to gultni nomainīt. Celšu augšā, lai tad jums izstāstīšu visu, kas garās apakšā mūsu CRD auto. Esam pacēlušamies mūsu mašīnīti uz augšu. Uzreiz pievērtīsim uzmanību. Kur te ir tāds kā eļļains vai nevis, bet es konkrēti zinu, tāpēc, ka mēs drusciņu nācās mums labot un pielējām pa daudz stūres pastiprinātājā eļļu un ritiņus grozot, mums viss pārgāja pāri, vienkārši te vajag noskalot.
Katrā ziņā CRD nav arī tāda slimība, ka viņi kaut kur būtu baigi puņķotos un baigi laistu garām eļļu. Tas ir tāds plusiņš. Nu, re, kur es iešu no šitā gala, lai nāk man operators bišķiņu uzņem. Re, kur var redzēt mūsu ventilators, kondicioniera sūknīts, kurš arī nav mūžīgs, tad iziet, bet toties stūres pastiprinātāji sūkņi ir ļoti stipri, vai ne? Tie var teikt, nekad starterīts, viss ir diezgan elementāri piekļūstams un nomaināms. Priekšējie motora spilveni, šitien izskatās viņš kā jauns vai ne, bet arī ilgi braucot, tas arī kādreiz var nākties nomainīt. Un redz, kur ir mūsu zelta vērtā ātrumkārbiņa, kur obligāti katrs, kad iegādājaties mašīnīti, pirmais, ko apstieties, ja arī brauciet. Nu, vismaz, kad jūs taisat TO, mainat motoro 10 000, izrojat šito korķīti ārā. Viņš ir vienkārši gumijas korķīts, ar plakstangām izņemat, un ja tur eļļiņa jums līst ārā, vai iebāžot pirkstu, jūs viņu jūtat, ka tur ir eļļa, tā tad viss ir kārtībā. Un arī ieteiktu pieliet prolongu piedevu klāt, viņa tikai pasargās jūsu kārbu. Protams, ja jūs iebāžat pirkstu un tur viņa ir melna, redz, kur ir skrūvīte, vai ne? Droši viņu skrūvējat ārā, tikai paņemat seškanti tādu, lai viņš ir riktīgi iekšā un viņš diezgan smagi ar cirtienu un atnāk vaļā, vai ne? Nedomājiet, ka tur kaut kas izjūgs reduktors, tā ir tikai noliešanas eļļas skrūve. Izticiniet ārā, vecākiem modelīšiem iepriekšējiem kaut kādiem gadiem pat arī nebija. Nu, tādai kārbai ir jāsūc ārā eļļa, vai ne? Tur nav kur izdēt ārā. Bet šitām ir elementāri atskrūvēt, veco izlaižat, jaunu eļļiņu iekšā, sintētiku, 5V40 kaut kādu motoru eļļu un pieliet klāt prolongu, es domāju, tā kārbiņa jums ies un nebūs nekāda problēmīta. Un re, kur ir otrs mūsu sajūga trose, vai ne? Un sajūga trosīti, ko es saku, ir tur čakars, lai viņu nomainītu, bet tas arī servīzā maksā apmēram 15 latu jomās, vai ne, bet arī jūs to pats varat izdarīt. Otrs ir, ja kaut kur citreiz teksts ar kārbu un motoru, vai ne, daudzi domā, nomainīšu motoru blīvslēgu un viss būs kārtībā. Nu, nebūs tur nekas kārtībā. Tur jāņem viss motora blīvslēga, tas vāks nost, vai ne, un apakšā ir tādi gumijas gredzeni. Parasti laižas tie gumijas gredzeni, tos visus ir jānomaina. Sajūgs CRD Voyagerim ir lēts un viegli dabonams, un tur arī, protams, ka viss kādreiz izbeidzās, un tas arī varbūt jāmaina, bet tas jau ir pie lielajiem noskrieniem un pie visa suporti un bremžu sistēma. Te ir viss ļoti gudri izdomāts, vai ne? Katrā ziņā, ja klučus maina, tikai nespriežat pret pašu cilindrīti, jo cilindrīši ir rebanīta, viņus jūs salauzīsiet tikai aiz pašas bremžu klucīšas spiežat viņu atpakaļ, vai ne? Tas būs mums servīza sadaļa, es jums tur pa bremzītiem noteikti pastāstīšu. Nu, redziet, paši pēc ritošās te nekā pilnīgi nav sarežģīta. Zaldātiņi kā visām mašīnām, ar ko jums ir reizi gadā jārēķinās, ka viņi ir jāmaina, vai ne? 10 latu robežās, es domāju, to jūs varēsiet atļauties. Stūres pirksti, stūres stienīši, apakšējie šarnīri, vai ne? Un plauktu bukses, vai ne? Un īstenībā no ritošās tas arī ir viss. Stūres iekārta, reika saucamā, arī mēdz iziet no ierindas, tas jau kā arī visām mašīnām. Un stabilizātora bukses citreiz tādu skaņu dot, tad vienmēr paspīdinat vai ne ar kaut kādu bateriju. Ja te cauri spīd, tad zinat, ka viņas mainat, jo vislielāko trobili arī dotās stabilizātora bukses. Par ritošo tas patiešām nav nekas dārgs. Pēc kuzava paskatīties paši, nav ne rūsiņus, nekas, ne sliekšņi saliekti. Ļoti, ļoti smuka mašīnīte ir. Plāka ir plasmasas. Tas vecajiem kampeiniem nāca resnie amortizatori, kas arī ir zelta vērti, vai ne? Tu aizmugurē vari kravu krāmēt, cik vien smagu gribi, tā aizmugurīt uz leju nesēžās uztaisīt, viņi ir primā. Un arī, kas viņiem biežāk iziet, tas ir viena no ierindas tikai bukses. Bukses arī ir pieejamas un viegli nomaināmas. Bet tas es jau izstāstu tā, ka jūs domāsiet, ka ko tik tur nav jāmaina, bet tas jau ir tādām mašīnām, kuras ir noskrējuši. Viens ir atbalsts noplīsis vai ne, tas gumijas garmuška
Bet to arī var viegli dabūt un vienalga no kā cita piekonstruēt, nekāda nav problēma. Degvielas filtriņš, redz, ka viņam atrodās, to vienmēr uzmanīgi skrūvējot nost, labāk ar galviņu, vai ne, lai nesanāktu nekādas problēmas. Un te ir uzreiz viņam arī štekerīts, un to visu saspraužat atpakaļ, lai jau visas apsildes strādātu. Priekšējās bukses, viņas ir pamatīgas lielas, bet nu jau ir būtis tā, ka mūsu ceļi izdara arī izdauza tās bukses, vai ne? Arī, protams, tās ir dabūnamas un nekādas problēmas pa aizmugurējām, tur vispār nav ko runāt, viņas ir maziņas, tad vispār lapa gabalā maksā, ja kādreiz viņas ir jāmaina. Tāpatās arī rezerves ritinīts ir uzāķēts, vai ne? Un stabilizātoru stienas, ja kur šitam nāk stabilizātoru stienas, citiem nemaz nenāk. Nu, te nekad nav problēmas, to es pat varu nestāstīt. Ja kādreiz cits izdomā, tad viņš tikai uz savu galvu izdomā kaut ko tur mainīt, jo tam bukses ir madālītas mūžīgas, nekad nav bijušas problēmas. Nu, redz, slieksniņš te ir apstrādāti tāpat, kaut vai viņi ir smuki, bet cilvēciņš ir katrā ziņā aizsardzības spēks, ir kaut ko uzsmērējis visu. Visu sakopis. Man pat īpaši arī nav vairāk ko pa apakšu stāstīt. Protams, nomainīt jūs redz, kur ir vienkārši arī seškantis ir jāatskrūvē vaļā, noliet veco eļļiņu, no šitās pusītes rekur stāv eļļas filtriņš, vai ne? Šitam gan ir elements iekšā un nomainat elementu. Kur turbīnīt arī visa sausa, viss ir baigi smuki, apakšā nāk tos eļļas sildītājs no to sola. Sarežģīts ir vienkārši tā kā kaut kāds zils. No remontiem nav galīgi jābaidās, ja kādā servīzā negrib ņemt pretī. Un ko tad? Es domāju, bet tagad jau tie laiki ir pagājuši, tagad Voyageri ir jau palikuši gandrīz ar Golfiem vienā skaitā un visi ar ņemi pretīm, visi viņi ir izkoduši. Tāpat tās arī tas pats motoriņš, vai ne? Nu, es domāju, ja jau ir tik tālu, kad aiziet pa pieskari kaut kādas šāles, kaut kas tam līdzīgs, nav viņš tik dārgs, lai labāk tad nomainīt veselu motoru ielikt. Un ar to visu nečukāties un brauksiet un bēdu nezināsiet. Īpaši man pa apakšu arī nav ko pastāstīt vairāk. Vēl drušķiņ nolaidīšu zemāk, pāriešu pāri amortizatoriem. Teikšu atklāti, ir pirmā gada amortizatori. Nezinu, kāpēc man liekas drusciņi vārgāk nekā iepriekšējiem gadam. Bet tāpatās viņi strādā un nav, viņi nekādus miljonus nemaksā. Atspēris ir reti, kad viņam kaut kur nolūst, vai ne? Galvenais skatieties, lai jums putekļu sargs sargātu amortizatoru, lai netiek tur iekšā šmucīte, vai ne? Atbalstiņš ir pašā augšā, vai ne? Un putekļu sardziņš šie ir, tad viss ir kārtībā. Aiziesim vēl drusciņu uz aizmuguri, drusciņu pa sāniem. Tāpat ir mūsu lāga, arī tepatās var noskrūvēt nost aizmugurējos amortizatorus, ja gadījumā jāmaina bukses. Un viss ir pilnīgi viegli pieejams. Un pat es nezinu, ko lai es vairāk izstāstu pa lielam. Es esmu jau daudz izstāstījis, vismaz pirmās iemaņas jūs zinat, uz ko pievērst uzmanību, uz ko skatīties. Protams, lai riepas ir normālā virzienā uzliktas un vispārējais. Domāju, laidīšu lejā vēlreiz pāriesim apkārt un ar to arī mūsu CRD Voyagerīts būs izskatīts. Mūsu dekoratīvu motoru pārēju esam uzkrūvējuši atpakaļ. Visus pa šeit apmēram esmu izstāstījis. Varam taisīt droši ciet. Un vēl es aizmirsu apakšā, ka bija mašīna piebilst, kad obligāti arī paņemat abas puses, kad ir augšā mašīna un paraustiet pie kārbas, lai nebūtu uz augšu, uz leju, uz lufti, uz sāniem. Tas ir normāli, tas ir pusasīs, viņas staigā, bet jau uz augšu, uz leju, tad jau jūs zinat, ka gulti tur paduši un arī nekas labs no tās kārbas nav palicis. Un kad jūs esat iegādājušies tādu mašīnu, tad, protams, ka Voyager klubs jūs gaida ciemos, uzklāvēsim jums rāmišus. Un uztaisīsim pirmo apkopīti
Un tad, ja jums viss smuki ripo un nav daudz nekāda remonta ieguldījuma jāliek, tad jau jūs arī varat padomāt par kaut kādām tuninga detaļām, vai ne, uzlikt kaut kādu spoilerīti augšā, apakšā, uzlikt logu maliņus, ko arī visu pie mums var iegādāties. Tāpat arī DVD ielikt iekšā, vai tas ir vajadzīgs, ka visiem tagad ir laptopi un viss. Bet, fakts ir tāds, ka pieejams ir viss, tikai vajag gribēšanos, lieksnīšus un visu pārējo. Un var jau arī beigās uztaisīt, lai izskatās apmēram kā tā mūsu tuninga mašīna, vai ne? Tas ir katram gaumas variants, kā jūs vēlaties, tā jūs visu savu mašīnu varat izkrāšņot. Varat vienkārši uzlikt riktīgas riepas un uztaisīt kauju dampi un uzlikt 2 lukturus vēl priekšā un vest ārā mežu un malku mājai un visu kaut ko tam līdzīgi. Labi, šoreiz paldies par uzmanību, līdz nākošajai modelīšu apskatēji. Uz redzi!